Čau! Mani sauc Agita. Esmu certificēta fizioterapeite no Fizio AZ. Šodien jums parādīšu dažus vingrinājumus, ar kuriem relaksēt savu ķermeni, relaksēt savu muguru, kakla daļu vai arī vienkārši atpūsties, relaksēties tad, kad ir stresa situācijas. Tad sāksim ar to, ka ievilks savu zodu uz iekšu un sakārtos muguru taisnā stāvoklī ar pleciem atpakaļ, lapstiņām atpakaļ un nolaistiem pleciem arī uz leju. Labo ausi tuvinās pie labā pleca, noliecot galvu pa labi un kreiso roku nolaidīs gar sāniem. Sajutīs, kā stiepjas tava kreisā puse kaklam un turpinās mierīgi un dziļi elpot. Labā roka apķer galvu no kreisās puses, radot vēl foršāku iestiepumu tavā kreisās puses kakla daļā. Turpini mierīgi elpot un labo roku laižam lejā, galva nedaudz caur priekšu, atgriežās vidusstāvoklī. Un turpinam ar otru pusīti, zodu atkal ievelkot uz iekšu, laižam kreiso ausi pie kreisā pleca, un tagad labā roka nolaižās gar sāniem, iestiepjot labo pusi kaklam. Ar kreiso roku viegli apķeram galvu no labās puses un tad izbaudam foršo iestiepumu mūsu labajā kakla pusē. Daram tikai tik, cik ir komfortabli ķermenim, tā lai nav pārāk liels iestiepums un ķermenis atkal nesaraujās, darot tieši pretēju efektu. Tā ka visu tā maigi, forši un mierīgi ar mīlestību pret savu ķermeni. Un laižam roku lejā, galva atkal cauri priekšu, vislabāko un atgriežās taisnā stāvoklī. Tālāk liekam abas rokas uz ceļiem un plecus atritējam atpakaļ un sākam apļus uz aizmuguri. Visvairāk laižot plecus uz aizmuguri un lejā mazāk uz priekšu un uz augšu, jo priekšu un uz augšu pleci jau ikdienā iet tāpat. Un vēl 3 aplīši un 2. Un pēdējo aplīti atstājam plecus uz aizmuguru un lejā, lāpstiņas satuvinam pie mugurkaula klāt un saķeram abas rokas, pirkstu caur pirkstu saķertas aiz muguras un lēnām sākam taisnot elkoņus, lāpstiņas savienojam vēl tuvāk mugurkaula viduslīnijā, sajūtam, kā lāpstiņas spiež mūsu mugurkaula vidiņā, bet krūškurus priekšā atverās un pleci arī atverās uz aizmuguru. Ieelpas šeit. Un izelpā atlaižam abas rokas vaļā, atkal plecus atbrīvojam, bet iztaisnojam muguru. Ieelpa vēlreiz šeit, izelpā, ievelkot vēderu, apaļojam savu muguru uz aizmuguru, plecus nolaižam lejā, galvu ievelkam ar zodu pie krūškaula. Un ieelpā atkal iztaisnojamies, pleci atpakaļ, muguru taisna, lāpstiņas uz leju pie mugurkaula. Atkal izelpojot, ievelkam vēderu, nopaļojam muguru, pleci lejā, galvu ievilkta. Un ieelpā nākamajā ceļamies augšā, iztaisnojam muguru un vēl pēdējo reizīti izelpā nopaļojam un ieelpā iztaisnojamies. Tālāk saliekam abas kājas kopā un apsēžamies uz savām kājām, tā lai papēži spiežās sēžas kaulos. Nosēžamies uzreiz uz savu kreiso pusīti, labo roku atstājot labajā pusē. Ceļam kreiso roku augšā, pašu kreiso plecu nolaižam lejā, ieelpojam šādā stāvoklī un izelpā noliedzamies uz labo pusi, maigi iestiepjot savu kreiso sānu. Turpinam elpot šeit, pavisam mierīgi un dziļi. Un tad, lai izstieptu vairāk mugurpusīti, mēs lēnām laižam savu krūšu daļu uz labo pusi. Roka arī aiziet vairāk uz labo pusi. Sajūtam vieglu iestiepumu mugurējā daļā. Un tad, lai dabūtu iestiepumu vairāk arī vēdera daļā, sāniņā mēs atveramies pilnīgi uz otru pusi, atverot pāduses rajonu un arī savu krūšu daļu pa kreisi. Ieelpojam šeit un izelpā laižam roku lejā, mainam pusītes, atsēžamies atkal uz sēžas kauliem, iztaisnojam muguru un tad laižamies uz otru pusi, noliekam kreiso roku gar sāniem un labo roku ceļam augšā. Pašu labo plecu atkal nobīdam uz leju, ieelpojam šeit un izelpā noliecamies pa kreisi. Sajūtam iestiepumu vieglu savā labajā sānā un daram atkal tikai tik, cik ir komfortabli un patīkami mūsu ķermenim.
Turpinam elpot, mierīgi sevi relaksējot un atslābinot. Un atkal, lai iestieptu muguriņu, mēs nedaudz pavēršam krūtis uz kreiso pusi pret grīdu. Un tad, iestiepjot vairāk vēderu, mēs pagriežamies uz labo pusi, atverot gan padusas rajonu, gan krūtis uz augšu. Ieelpojam šādā stāvoklī un izelpā roku laižam uz leju. Tālākajam 4 stāvoklī. Rokas noliekam ar pirkstiem plati atvērtiem uz paklāju plecu platumā, kājas abas divas noliekam iegurņu platumā. No šejienes mēs sākam apaļot izelpā savu muguru. Tātad izelpas laikā apaļojam muguru pret griestiem, vēderu ievelkam stingri uz iekšu, galvu nolaižam lejā. Izbaudam atkal patīkamo iestiepumu muguras lejas daļā, tad sabīdam īkšķus kopā un nākamās izelpas laikā lēnam laižam dibenu papēžu virzienā, iestiepjot savu muguru. Ar abām rokām turamies tieši turpat, kur viņas bija, un lēnām sākam sevi spiest prom no grīdas, lai tuvinātu dibenu joprojām papēžiem. Palielinās nedaudz iestiepums mūsu jostas daļā. Ieelpojam šeit un izelpā atlaižam iestiepumu, pārliekam abas rokas pa kreisi. Un šeit tieši tas pats atkal mēs atspiežamies ar rokām prom no grīdas, virzot tagad vairāk savu labo sēžas kaulu papēžos un sēdīsim vairāk iestiepumu labajā pusē. Ieelpojam šeit un izelpā atgriežamies atkal taisni, pārliekam rokas vidiņā un uz otru pusi. Sākam grūst sevi prom no grīdas, plaukstas paliek arī apmēram plecu platumā. Un virzam savu kreiso sēžas kaulu vairāk papēžos. Sajūtam maigu iestiepumu savā kreisajā sānā. Atkal ieelpojam un izelpā atlaižam iestiepumu. Noliekam vēlreiz abas rokas pie paklāja, paceļamies 4 stāvoklī augšā. Liekam savu labo kāju uz priekšu, tā ka cēlis atgriežās pie labās rokas, bet pēda ieritē uz iekšu apmēram kreisās rokas līnijā. Un sākam slīdēt lēnām ar aizmugurēju kāju uz aizmuguri. Tad, kad mēs esam paslīdējuši apmēram līdz vidiņam, tad nolaižam savu krustu kaulu uz leju, vēderu ievelkam uz iekšu un tikai tad slīdam līdz galam, kamēr mūsu kustību limitē iestiepums. Tad, ja šeit vēl nejūtam absolūti nekādu iestiepumu, drīkstam droši laisties uz apakšļāmiem. Un tad vajadzētu sajust arī vieglu iestiepumu dibenu muskultūrā labajā pusē. Var sajust arī kāju pa sāniņu labajā pusē. Un kreisai kājai arī pa priekšpusi, tātad šeit var sajust iestiepumu. Ja šeit iestiepums atkal liekas viegls, var droši laisties ar rokām lejā, galvu likt vai nu uz sāna, vai uz pieres. Lēnām atkal ceļamies augšā, rokas noliekam uz apakšstāviem, sajūtam vēl iestiepumu, varam nedaudz pakustināt iegurni, iekārtojoties dziļāk pozā. Un tālāk liekam rokas atkal uz plakstām, ievelkam vēderu iekšā un ceļam sevi augšā 4 pozā. Un mainam kājas. Tālāk kreisā kāja iet ar cielu uz priekšu, pēda ieritē uz iekšu pie labās rokas un sākam slīdēt ar otru kāju atpakaļ. Tad, kad esam tikuši līdz pusītei, tieši tāpat ievelkam vēderu astes kaulu nobīdam uz leju un slīdam līdz galam, kamēr atkal kustība tiek limitēta. Droši laizamies uz apakšdāviem un izbaudam iestiepumu kreisajā pusītē. Var stiepties gan viss gurns, gan arī kāja pa sāniņu. Ja šeit iestiepumu pietiek, droši paliekam šeit. Ja liekas, ka iestiepumu
vai vairāk, un ķermenis to arī prasa. Droši varam laisties uz rokām lejā, un galvu arī likt vai uz sāna, vai uz pieres pie grīdas. Var pat rokas arī atstāt taisas, un tad pierīt likt pie grīdas. Es šodien palikšu šeit. Turpinām dziļi mierīgi elpot, lai ķermenis arī šo te visu, ko mēs darām, sajūt kā relaksāciju, nevis kā stresu. Jo stresa mums ikdienā tāpat ir ļoti, ļoti daudz, tāpat kā visādi nestandarta situācija, kur ķermenis savalkās. Un atkal ievākam vēdru iekšā un ceļamies augšā četrāpus. No četrāpus stāvokļa atkal atgriežamies ar diviem pie papēžiem. Rokas izstiepjam uz priekšu garas. Lētus nolaižam uz leju un nobīdam grīdas virzienā. Savu kreiso roku liekam uz krustu kaulu augšā un plecu ar lāpstiņu atbīdam uz aizmuguri. Sārotējot savu ķermeni izāpes laikā, griežamies pa kreisiem. Dibenu no papēžiem augšā neceļam. Ielpojam šeit un izāpā atgriežamies ar roku pie paklāja. Tālāk liekam otru roku uz krustu kaulu sākumā augšā, plauksti skatās uz griestiem. Savu lāpstiņu ar plecu atkal aizvirzam muguras virzienā, ielpojam un izāpā sārotējam uz labo pusī. Dibens joprojām paliek uz papēžiem. Ar kreiso roku mēs varam palīdzēt sevi tā kā nedaudz virzīt uz aizmuguri, it īpaši, ja dibens grib celties augšā no papēžiem. Ielpojam atkal šeit un izāpā atgriežamies ar roku pie grīdas. Vēl viena ieelpa un izāpā no četrāpus stāvokļa. Saliekam kājas atkal uz priekšu un pārliekam abas divas kājas uz priekšu plecu platumā. Liekam rokas pie abiem diviem ceļiem. Vēlreiz ieelpojam un izāpā nopaļojam muguru līdz galam ar vēderu ievilktu pleciem lejā un galvu ievelkam iekšā. Paliekam uz brīdiņu šeit. Ielpojam vēlreiz, izāpā vēl stingrāk vēdru ievelkam iekšā un nopaļojam muguru vēl vairāk. Vēlreiz ielpojam un izāpā īstaisnojamies augšā, plecus aizvirzam uz aizmuguru. Saliecam savu kreiso kāju, labo kāju nobīdam uz sāniem apmēram kādos 45 grādos. Liekam labo roku pie kājas un slīdam pa savu labo kāju tikai tik tālu, kamēr mugura paliek taisna, lai nav tā uzreiz, ka mēs nopaļojamies, bet mēģinam muguru kaulu turēt garu un tikai tad iet ar roku uz priekšu. Savu labo pēdu pievelkam klāt, papēdi stiepjam prom, celi labo spiežam grīdā. Savu otru roku liekam uz krustu kaulu atkal plauksta vērsta prom no mums. Ielpojam šeit un izāpā aiziet vēl viens nolieciens, tā, lai iestieptos gan mūsu labā kāja, gan arī kreisais sāns. Un vēlreiz ielpojam, izelpā, kreisā roka iet pāri uz labo pusīti kājas virzienā. Sajūtam atkal māju iestiepumu kreisajā sānā. Ielpojam vēlreiz un izāpā roku laižam cauri priekšu lejā. Palīdzam sev ar rokām tikt augšā un samainam kājas. Atkal apmēram 45 grādos novirzam kāju, papēdi pagarinam prom, pēdu pievelkam klāt un sākam iet ar kreiso roku pa kāju uz leju. Kamēr veidojās kājā iestiepums, savu kreiso celīti aktīvi spiežam grīdā iekšā, labā roka iet uz krustu kaulu ar plaukstu, plecs atpakaļ un lejā, ielpojam un izelpā atkal iestiepamies uz leju un atveram savu krūšu daļu pret griestiem uz augšu uz labo pusī. Maigs iestiepums rodās mūsu labajā kājā, mūsu kreisajā kājā un labajā sānā. Un tad atkal ielpojam un laižam roku cauri augšu uz kreiso pusīti, iestiepjot labo sānu. Arī tikai tik, cik ir komfortabli ķermenim, lai nav pārlieku liels iestiepums. Ielpa vēlreiz šeit un izelpā laižam roku cauri priekšu. Vēlreiz savienojam abas kājas kopā, vidiņā. Saķeram abas rokas zem ceļiem, bet tagad saķeram nevis plaukstas, bet elpoņus abus divus.
Ieelpa vēlreiz šeit un izelpā pēdējo reizi nopaļojam muguru uz aizmuguri. Vēdru ievelkam iekšā un sajūtam nedaudz savādāku iestiepumu muguras lejas daļā. Vēl vairāk vēdru ievelkam uz iekšu. Ieelpojam un izelpā vēlreiz iztaisnojamies akšā. Sakrustojam atkal kājas priekšā, rokas brīvas, apzināmies savu stāju, joprojām virzam plecus uz atpakaļ, lāpstiņus tuvinam mugurkaulam. Un paldies, ka šodien bija kopā ar mani šajā video. Šo te vingrinājumu kompleksu var izmantot absolūti katru dienu, kad jūties sasprindzis vai stress ir pārāks par tevi. Tiekamies atkal citos video. Paldies!